kosmos, bezgalīgs zemeslode, tāda kniepadats galviņa, par kontinentiem un valstīm vispār nav vērts runāt. Bet tomēr mūsu Latviju nevar nepieminēt un nepamanīt, ja atskaites punkti pareizie. Tā no Latvijas malu malām uz TV akadēmijas vasaras nometni 20 jaunieši no Ventspils bērnams Selga, no Reizeknes bērnu patvērsnes, no SOS sistēmas jauniešu mājām un citām institūcijām projekta Esi tas, kas vēlies būt ietveros, tiekās, lai iegūtu TV, teorijas un darba pieredzes krāšanas iespējas. No analogās līdz digitālajai tehnoloģijai un moderniem masu mēdīju un sociālo tīklu risinājumiem. Mēdīju guru Rolands Laķis labi zina, kā jauniešus ieinteresēt un kā nedēļas laikā interesantu pārvērst par radošu TV personību. Patīkās kāda bilde, kā pievienot, jūs nospiežat vienkārši šeit. Ja tagad man viņa vairs nepatīk, tagad man viņa patīk. Tajā brīdī, kad jūs surfojot, ieraugat bildi, kas jums patīk, jūs nospiežat šo sarkanu, viņa automātiski uzreiz ir jūsu favorīta mapīte. Sveiki, man mīļie jaunieši! Es jums vēlos pastāstīt anekdoti. Jauniešiem ar sliktu humoru izjūtu aiztaisīt lūdzu ausis. Strādāju par oficiantu vasarā. Viesnamā Liedeks, atrodas Jurkalnē. Mums bija liels kāzas. Man bija jāpienes ēdienas viesiem. Un tas jau bija uz pašu vakarpūs, kad visi jau bija pasvinējušies. Un es netiešām aplēju savu cilvēku, es aplēju ar karstu mērci. Bet viņš неņēma то ļaunā, jo viņš jau bija piedzēries. Как-то с друзьями нам пришлось выступать в клубе каком-то. Походу Пиозола в Резекне, если не ошибаюсь. И мы решили для храбрости маленько, выпить. И в конце концов, что вышло? Когда выступать надо было, у кого-то микрофон падал, кто-то забывал текст, а кто-то просто без толку прыгал. Kad bija pirmajā klasē, man atgadījās tāds pasākums tieši 1. septembrī. Es aizgāju uz skolu un man bija tāda kleitiņa. Kad aizgāju tieši, tur bija tādas slidenas treps, vēl septembris, tā kā vēl dubļains. Es aizēju un es kaut kā nejauši novēlos un klasē iegāju pilnīgi dubļaini. Man interesi ir spēlēt futbolu. Jā, tas ir labākais sporta veids manā mūžā. Un, jā, man liekas, man ir dabas dots talants. Mans pozitīvais pārdzīvojums. Es domāju, visspilgtākā reize, kuras atceros, tas ir tad, kad nopirku pirmo reizi savu ģitāru. Pie ārsta pienāk pacients ar vārdu uz galvas. Ārsts jautā, kas par problēmu, vārdi atbild. Man kaut kāds cilvēks pie kājām pielīps.
Bundes atpūtas un mācību centrs Lediņa ir kā radīts Elsit un Šveices konfederācijas atbalstītā projekta aktivitāšu realizācijai. Šeit, protams, ir savs laiks mācībām un savs laiks atpūtai. Neticami, bet dienas laikā tik dažādos jauniešus izdevās saliedēt komandā, un psiholoģijas profesorei ir prieks strādāt, un samērā sarežģītu uzdevumu te nevienam nav par grūtu, un pilnīgi negaidīt uzplaust viens otrs slēpts talants. Vai, kas tu? Cik tu maziņa? Tu tāda? Es tava mamma, nu. Ai, nu cik tu jauka, skaista mīļa. Es tev nosaukšu par Rīkstīti. Vēlies ēst? Jā, es esmu izsalkusi. Lūdzu, tev riekstiņi, barības, čipsīši. Redz, kur vēl saldējumu kaudze. Vispār jau spēles noteikumi ir skarbi. Domā, radi, rādi, nekautrējies, pārvar sevi, notic sev un galu galā esi tas, kas vēlies būt. Grūti pateikt, kurš no jauniešiem savu dzīvi saistīts ar TV un masu mēdījiem, bet pieredze tiek iegūta vērtīga. Kaut kā pašas no sevis noformējas 3 TV kompānijas, radošās grupas, un pirmie darbi, kā pirmie kucēni, nav jāslīcina. Skatieties sarunu šovu Buldozers. Mūsu raidījuma tēma ir atpūta vasarā. Ar mani kopā ir... Mani sauc Kaspars, un mūsu šīs dienas viesis ir Runika, saldējuma firmas Šokolādes brīnumiņš īpašniece, Ieva, no alkohola firmas Greizais Jānis, Andris, no surfošanas firmas Laustā kāja, Inese, no sieviešu apģērba firmas Kailās dāmas, un Dimitrijs no apsardzes firmas Saulotās restas. Sveiki, man sauc Edvards, un šī man kolēģe Kristīne. Mēs esam raidījumā Ēdiet veseli. Šīs dienas tēma ir labākie pelmeņi un to drošu pagatavošanu. Šodien pie mums studijā ir viesi. Kaspars uzņēmumā Gardie pelmeņi un to direktors. Mareks, eksperts drošu pelmeņu pagatavošanā. Un mums ir arī 2 pircēji. Irēna un Staņislavs. Sergejs. Pararam, pam, pam. Labdien! Šodien jūs skatīsieties raidījumu Sirdslieta aģentūru. Un šīs dienas tēma ir attiecības. Šodien raidījumu vadīs Bridžita Grabažiņa un Edvards Gurtspiedis. Jā. Un šodien pie mums ciemosies Rafadēls Tingumkrampis un Primarduru ģimene.
Nodarbībās, ko vada TV multispeciālists Silvestrs Sīls, visi sēž kā pielīmēti. Uz pusdienām un vakariņām ar varu gandrīz vai jāvelk. Un brīvā laika pavadīšanas vietā stāv garā rindā uz individuālām konsultācijām un profesijas apgūšanas noslēpumu skaidrošanu. Šoreiz es vēlētos iepazīstināt ar Silvestru, kurš mums pastāstīs, kāda ir viņa pamatprofesija un ko viņš īsti māca bērniem, kas piedalās šajā nometnē. Sveiki! Sveiki! Mana pamatprofesija ir televīzijas režisors, bet bez visa tā es arī māku filmēt, māku montēt, māku ieskaņot, māku ierunāt. Principā gandrīz visas tās profesijas, kas ir vajadzīgas, lai veidot televīzijas produktu. Tātad no brīža, kad tiek paņemta kamera, līdz brīdim, kad šis raidījums jau filma nonāk ēterā. Šeit, šajā nometnē, attiecīgi es mēģinu nometnes dalībniekiem padalīties ar savu pieredzi šajās visās lietās, jā, un kaut arī mums laika ir ļoti maz, saspringt, mēģinu uz visu kaut ko iemācīt no visas šī daudzuma profesija, kas ir vajadzīgs televīzijā.